Šajā video instruktāžā aplūkosim procesu, kā sagatavot un iesniegt pieteikumu terases izvietošanas atļaujai. Sāksim ar Rīgas pakalpojumu portālu, atverot pārlūku programmu un ierakstot www.riga.lv. Labajā augšējā stūrī spiediet pogu Autorizēties. Spiediet uz Latvija LV vienotās pieteikšanās moduli. Turpinājumā izvēlēties pieteikšanās veidu. Kā fiziska persona ar elektronisku parakstītu pilnvarojumu, kas atrodas jūsu ierīcē. Kā juridisks personas pārstāvis, jeb personas, kas uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts kā parakstiesīga persona, kā piemēram valdes loceklis. Pilnvarota persona ar pilnvaru reģistrētu Latvija LV sistēmā. Lūdzu iepazīstieties un apstipriniet, ka piekrītat savus personas datus izmantot Rīgas pilsētas pašvaldībā. Izvēlieties vienu no elektriskās identifikācijas veidiem. Kreisajā malā spiediet uz Visi e-pakalpojumi. Sarakstā atrodiet e-pakalpojumu tirdzniecības atļaujas. Iepazīstieties un apstipriniet datu izmantošanas noteikumus. Lai izveidotu iesniegumu, spiediet pogu Jauns iesniegums. No atļaujas veidiem atzīmējiet. Atļauja ielu tirdzniecības sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai. Iesnieguma augšpusē redzams lauks Pieteikuma iesniedzējs. Lūdzu pārliecinieties par datu patiesumu. Turpinājumā ievediet nodokļu maksātāja kodu vai spiediet labot un izvēlieties no piedāvātajiem. Izlasiet un apstipriniet, ja piekrītat lietošanas noteikumus. Šeit jāievada tirdzniecības vietas pamatdati, norises vieta jeb adrese. Ja terase atradīsies pie patstāvīgas tirdzniecības vietas, piemēram, restorāna, atzīmējiet logu pie patstāvīgās tirdzniecības vietas un blakus logā ievadiet, pie kāda restorāna tā atradīsies. Neatzīmējiet gadījumā, ja terasei nav piesaiste kādai patstāvīgai vietai, piemēram, sezonāls pludmales bārs vai ar terasi. Lūdzu ievadiet tirdzniecības norises laikus, ņemot vērā divas tirdzniecības sezonas. Pavasara-vasaras sezonu no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim un rudens-ziemas sezonu no 1. novembra līdz 31. martam. Pavasara-vasaras sezona var sākties ātrāk, labvēlīgu apstākļu gadījumā. Sekojiet informācijai vietnē riga.lv un Rīgas domas sociālos tīklos. Norādiet tirdzniecības laikus. Laukā papildu informāciju norādīt, kā piemēram informāciju, ja plānota skaņu pastiprinošas iekārtas izmantošana vai mūzikas instrumentu izmantošana ārā kafejnīcā. Ierakstiet terases platību kvadrātmetros, to nopaļojot uz augšu. Izvērtējot savu terases izvietojumu, pievienojiet atbilstošos dokumentus. Ja jums ir projekts, kas ir saskaņots pilsētas attīstības departamentā šajā sezonā vai iepriekšējos 3 gados un atbilstoši projektam izvietosiet šajā sezonā, lūdzu norādiet to sadaļā Pilsētas attīstības departamentā saskaņots projekts. Turpinājumā pievienojiet norādītos dokumentus. Telpas nomas līgums, zemes nomas vai piekrišanas dokuments, ja terase izvietota uz privāta īpašuma. Valsts ieņēmuma dienesta elektroniskās iekārtas, jeb kases, tehnisko pasi pievienot tikai gadījumā, ja terasei nav piesaists pastāvīgai tirdzniecības vietai. Apliecinājums nepieciešams tikai, ja tas ir iepriekšējos gados saskaņots. Apliecinājumā norādiet, ka terases iekārtojums atbildīs iepriekšējos gados saskaņotajam projektam. Apliecinājumu veidlapu meklējiet instruktāžas aprakstā. Tipa veida risinājums. Lai atvieglotu un pātrinātu izskatīšanas, atļaujas un izsniegšanas procesu, aicinam izvēlēties kādu no pilsētas attīstības departamenta izstrādātiem tipa veida risinājumiem. Tipveida risinājuma katalogs ir pieejams video aprakstā. Pievienojiet zemes robežu plānu ar kartē iezīmētu ģeometrisku figūru, piemēram, taisnstūri, izmērā 2x5 metri. Telpu nomas līgumu, kura termiņš derīgs līdz aktuālās sezonas beigām. Zemes nomas vai piekrišanas dokumentus, ja terase izvietota privāta īpašumā. Apliecinājumu, ka terases iekārtojums atbildīs Rīgas domas saistošo noteikumu numuru 286.53.2 un izvēlētajam tipveida risinājumam, piemēram 2A, apliecinājumu veidlapu meklējiet video aprakstā. Iesakām izvietot vienkāršāko no izvietojumiem, galdus un krēslus.
Visus nosacījumus par galdu un krēslu izvietojumu apskatiet video aprakstā pievienotajā katalogā, vai arī Rīgas domes saistošo noteikumu numur 286.53.1. Pievienojiet situācijas plānu vai zemes robežu plānu, kurā atbilstoši mērogā iezīmēts terases aizņemtā teritorija ar izmēriem jeb kartē iezīmētu ģeometrisku figūru, piemēram, taisnstūri. Telpu nomas līgumu, kura termiņš ir derīgs līdz aktuālās sezonas beigām. Gadījumā, ja paredzēta markīze jeb nojume, tad saskaņojumu ar ēkas īpašnieku. Apliecinājumu, ka terases iekārtojums atbildīs Rīgas domes saistošajiem noteikumam numur 43.59.1 un punktam 78. Parklets, jeb ielu tirdzniecības vieta, kas atrodas paralēlajā vai slīpajā autostāvvietā. Parkletam jāatbilst vienam no katalogā paredzētajiem izvietojuma variantiem. Aizpildiet satiksmes organizācijas schēmu, kas pieejama portālā rīga.lv. Telpu nomas līgums, kura termiņš ir derīgs līdz aktuālās sezonas beigām. Apliecinājumu, ka terases iekārtojums atbildīs Rīgas domes saistošo noteikumu numur 286.53.2 un izveidotajam tipveidu risinājumam, piemēram, parklets numur 2. Apliecinājumu veidlapu meklējiet video aprakstā. Pēc visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas spiediet uz lauku Iesniegt pašvaldībai. Iesniegums tiks izskatīts atbilstoši noteiktai kārtībai.